Labrīt, labrīt! Ir pirmdienas rīts, esmu uzkrāmējis greideri. Rīts ir iesācies vienkārši lieliski. Savācām no servisa mašīnu. Un Džeki taisīja savu virzienu, es nezinu, kāpēc viņi izdomāja, ka jāceļ augšā ir kabīne. Jā. Man neviens vārdu neteica, ka jānolāc manus vai kaut kas tāds. Sviests. Bet nu, kā tā ir. 22. aprīlis laikam. Un snieģelis krīt. Bez gala traki. Viss pa lielam ir balts. Tā kā forši. Jā, esam atbraukuši uz Jēkabpili. Pats tikko uzdzina ekskavātoru. Tāpēc, ka kāds bija apsolījis uz 10. Nu tur caur firmām, kā jau parasti. Kāds nosola kravu un tad beigās gala darītājiem brīdums stāst. Nu, uzdzins virsū aizsnāda arī problēma. Pieķēdējis, jo, jākatās atpēc Rīga kaut kā tā. Esam atbraukuši Rīgā uz izkraušanos vietu. Pateicu Džekiem, ka esi klāt. Jābrauc krauties ārā. Čau, ir otrdiena, 23. aprīlis. Ir sniegs atkal sasniedz tāpat kā vakar. Esam uzkrāmējuši maziņo forvarderīti. Un ķēdes esam sametuši. Jāsaka strādāt, jābrauc uz Lielvārdu kaut kā tā. Viss ir čikenēkā. Traktorīts nepaspēja uzfilmēt, izlīd no bedrītes ārā un ripo nost. Pienācis jau vakars, uzkrāmēja tikko ekskavātoru un netālti no Inču kalnu un nav netālti, jā, bet lielam visu pa vietu. Jā, 30 tonnas ar ekskavators. Bišķi iesvīt, protams, viss ir dubļos ienos, tāpēc, ka viss te ir pielīs, viss līdz potītēm slapš. Nav jau baigi forši, bet, nu, darbs tās, diemžēl, ir reizēm, jā. Ne pa asfaltu. Iepriekš es vēl aizvedu fuksi no Vecmelgrāja līdz Granīta ielai. Nu, tas ir liels tāds traktors, kas metāložas krāmē 38 tonnas, laikam viņa kopējais svars ir diezgan tāds pasmags. Bet, nu, tagad kratos ārā no karjeru un brauksim pa ekskavātoru aizdīsim. Tad skatīsimies, vai vakar būs pienācis un brauks mājās vai kaut kur vēl. Vēl šovakar būs jāpavizinās kaut kā tā. Otrdienas vakars satika Ritvaru. Ritvars aizbrauks vilcēju nomazgāt. Pēdējā darbiņam jāizdara un papļāpājām kaut kā tā. Pulkstenis ir, 7:30 vakarā jau. Jā, bišķi aizkavējies bāzītē, bet nu neko. Kaut kā tā dudina mājās. Labrīt! Ir trešdienas rīts. Esam atbraukuši iekraut ekskavātoriņu. Atbraucām gan bišķi ātrāk nekā vajadzēja, jo vispār nebija sastrēguma. Es nezinu, kas šodien notiek Rīgā, bet kur brauc, tur tikai jā, pat visiem zaļajiem beigās vēl trāpīja virsū. Tā kā, jā. Pirmo reizi godīgi tik skaistā iekraušanās vietā. Kaut kā tā. Čau, ir trešdienas pusdienas laiks, 12 dienā. Nokrāmēju Talsos auto iekrāvēju. Man tā liekas, es nezinu, kas man šodien ir.
vispār nav laika kaut ko uzfilmēt. No rīta aizved ekskavātoru, 30 tonnīgi tur pārved pa Rīgu. Un pēc tam uzkrāmēju auto iekrāvēju aizved uz Talsiem, kā jau teicu, un tagad brauc tukšā līdz Bauskai, tur būs jākrā kaut kāda muca. Un tad jau skatīsies tā laikam uz Jelgavu. Tā kā kaut kāda darba jau rosās, tā kā braucam. Sniegu vēl redzēt. 4. aprīlis ir 4. aprīlis un ceļa malas ir visai labi sniegotas. Esam uzkrāmējuši muciņu. Jābrauc uz Jelgavu uz metālūžņiem kaut kā tā. Reikā aiz vārtiem Fuks dzelt no mucas uzmet čupā. Es esmu tukšs. Var ripot tālāk. Labrīt, ir ceturtdienas pusdienas laiks un sokās man tīri interesanti. Esam uzkrāvušies un braucam uz Alvarku kaut kā tā. Šodien mums ir jāsavāc Fuksis un to esam izdarījuši kaut kā tā. Konvojs mūs nomet mierā. Armīnieki nesās garām. Es jau pats esmu lēnais divplāksnes. Jā, Fuksim galvu vedu uz servisu. Nodegus sanāca šais tur ar hidraulikas vadiem un viss aizgāja pa pieskaru. Tā kā, jā. Esam atbraukuši izkraušanās vietā, te arī jāiebrauc. Izstās diezgan lieli vārti, būtu lieli, tikai, ja es nebūtu 5 metri izilts, un viss tas entais smagums nebūtu uz pašu pakaļ, tad jau viss būtu forši. Kaut kā tā. Esam iebraukuši. Šitas tukšs it kā 100 tonnas svarot, plus vēl atsvari, plus vēl viss pārējais, tad tur svariņš tīri labs sanāk. Taksi! Lai nav jāčapo ar kājām, aizvadīs man līdz mašīnai. Čau, ir piektdienas pēcpusdiena un esam atraduši otro transformatoru būdu kaut kā tā. Tepat netālu pie Rīgas būvē saules parku. Mēs ar Ilmāru 2-4 būsim atraduši, katrs pa 2. Un tad, ja viss tās, ka vēl vakarā būs jābrauc moduļmājā jākrāt kaut kā tā. Krāns jau stelējās, man pēdējo 4. mājiņu nocelt. Čau, ir sestdienas pusdienas laiks. Esam uzkrāmējuši moduļmāju, esam pie džekiem Iecavā Bovartā. Un moduļmāja ies uz Islandi, es gan viņu vedīšu tikai līdz Dānijai.
Šodien koļa būs ap 3-4, tad mēs sāksim kustību, brauksim līdz Klaipēdas ostai. Rīt no Klaipēdas mums ir DFDS kuģis. Ies viņš 34 stundas, varēs panīkt uz kuģa. Un tā jau pēc tam pa Dāniju laikam tur nebija nekas baigi daudz, jā. Nav arī nekas baigi garš, māja 9 metri gara, 4 metri plata un kaut kā tā brauksim. Nāc tagad, lai iet, kur grib nāks stūberis. Nu, cilvēki mīļie, vai tu tiešām pusminūti nevar pagaidīt, Nē, viņš koļam aizskrien garām un tagad mēģina apgriezt. Tu ar roku metu nāku, bļaķi. Var taču pagaidīt, es pārskrienu tam tiltam ātri vien pāri, 4 pāri metri mani moduļu mājas Lielupas tiltu, Šādi jau laikam reti, kad man sanāk degvielu uzpildīt, bet jā, mēs ar koļu pildīju degvielu, kur viņš ir pazudis. Kur iepas, laikam piepumpē pārbaudas spiedienu. Esam Saldas Statoilā, piekabu mēs noāķējām. Bišķi lietutiņu pa ceļam arī dabujām, bet brauksim tur, kur saulīt spīd kaut kā tā. Tā kā varbūt vēl iebrauksim Mojkā, nomazgāsim mašīnīti. Tagad sapildīsim abas bākas, AdBlue jau sapildīju, lai viss ir līdz lūpai pilns un varēsim dragāt. Bijām aizskrējuši līdz Mojkai, reku viens negabarīts piekab nomets. Viņš te vispār drīkst likt? Jā, kur galva? Es esmu! Reku koļi jau gaida mani. Bija līdz Mojkai aizskrējis, nomazgāja vilcei, salējām bākas un brauksim tālāk kaut kā tā, jāķiek klāt. Piekabīt mums ir pieāķēt un dodinām tālāk uz Liepājas pusi, iziesim cauri Liepājai un tad jau uz Klaipēdu. Kaut kā tam šovakar līdz Klaipēdai aizbrauksim un gaidīsim rītdienu. Rīt no rīta kuģis 7-9, rīta pusē katrā ziņā. Kaut kā tam savu mājiņas pieāķējis un kā vienmēr. Bez izmaiņām. Koļa pa priekšu. Labs plāns koļam uz kafūzi. Jā, esam tikuši līdz Lietuvai. Tūlīt būs jau 2 joslu šoseja. Labība jau visu tās augoja, ja tā nav. Nezāles auga, laikam nav vēl uzarts lauks. Tā kā, jā, Palangā jau garām, tuvojamies Klaipēdai. Ritīgi smukas debesis, saulriets. Tā kā, jā, 8:30 vakarā. Malcam. Pārāk daudz vietu šeit. Es cenšos to vietu atstāt. Un aizmugurē neviena nav, tālumā. Čau. Ir sestdienas vakars, pulkstenis ir kaut kāda 9:10 vakarā. Esam iebraukuši ostā, dabūjuši biļetes. Kuģis gan, diemžēl, es cerēju, es tā sapratu, kad viņš būs rīt no rīta. Tad izrādās kuģis ir tikai 5 vakarā rītdien, tā kā rītdien visu dienu vēl varēs nobumbulēt pa ostu, varbūt aizies uz Klaipēdu patkāpot. Un tad jau brauks uz kuģi un varēs nīkt 34 stundas, kamēr aizpaldēs līdz Frederīcei. Kaut kā tā. Pa šito kuģi galīgi neesmu sajūsmā, ja tur darīt vispār nav ko. Internetu tur nav, tad baigā nīkšana, bet, gan jau kaut kā pārdzīvos to visu. Tā. Uzkodīs kaut ko vakariņās un tad jau ies gulēt. Ir svētdienas pusdienas laiks un esam uzbraukuši uz kuģi. Šodien vesels 5 minūtes nostrādājām. Esmu ievācies savā luksus kaītē ar skatu uz puspiekabēm. Reki normālais kuģis, kas laikam Zviedrijas taigā vai Vācija vai kā viņi tur braukā. Viņi tur mainās. Un iepriekš mēs gan ar to reku peldējām, bet tagad šidāds ir 34 stundas šeit. Internets laikam nav, bet
Kaut kā tā, gan jau pārdzīvos. Jā, drīz jau vakariņas ēd, vakariņas iekost un nav. Reku mums ir ēdināšanas zona. Reku ir vienīgais teļuks uz visu kuģi. Tā. Reku var panašķoties, sulu padzert, gaļu uzēst. Šitie te mazie cepumiņi, figēna labi. Kaut kā tā, skatos kaut kādu filmu. Tur ir tikai 2 kanāli tajā televizorā. Un saulīte jau riet lejā. Čau. Ir svētdienas pusdienas laiks. Kuģojam, tikko paēd pusdienas, cepumiņas grauž un paldam garām Zviedrijai. Nezinu, vai tur kaut ko varēs redzēt, bet tālumā tur Zviedrija ir. Ir svētdienas, kāds svētdienas? Pirmdienas pusdienas laiks. Esam iepeldējuši Kogas ostā, bet es jau nost nekāpšu. Nokrāmēs puspiekabas, kuras jānokrāmē Kogai, sakrāmēs gan jau kaut kādas atpakaļ tās, kas tur stāv. Un tad mēs paldam tālāk uz Frederīciju. Tas ir vēl kaut kādas, nezinu, 9-10 stundas. Tā kā bišķi varēs patusēt pa kuģi vēl. Džeki, tas super ātrumā, es nezinu, varbūt baigi maz piekabas bija, ko krāmēt vai ko. Nokrāmē visu nost un braucam tālāk. Pa lielam tā kā autobus. Piestāja pieturā, izkāp pasažieri, uzkāp citu un braucam tālāk. Pa lielam, jā, šitā kuģi tikai un vienīgi puspiekabas. Mēs esam 4 fūrs, 4 šoferi. Tā principā tā laikam tikai, ja nemaldos, 10 mašīnas var būt, jo ir 5 kajītes, katrā kajītē pa 2. Tā kā, lai vairāk nemēdz būt. Jā. Braucam tālāk. Reku tas mazais tiltiņš, kas iet no Dānijas uz Zviedriju. Iepriekš es arī pa viņu braucu. Diezgan paliels. Čau. Ir pirmdienas vakars un peldam mēs riņķī Dānijai. Kogai jau mēs bijām pa dienu un rīt no rīta 7 būsim Frederīcijā. 34 stundas būs nopeldēts ar šo kuģi. Tad jau, cik es sapratu, 9 būs piloti un varēs dragāt tālāk. Vienā pusē saulriets, otrā pusē Dāņu krasts. Ejam riņķī Dānijai. Iedzeram multiaugļu sulu, iekožam kādu cepumu un izbaudam jūrnieka dzīvi. Labi, cik jūrnieka nekas nav jādara. Ēd, guli un skaties jūrā. Čau. Ir otrdienas rīts. Kāpjam lejā. Dodamies uz savām mašīnām. Esam nonākuši apakšējā stāvā. Reku mana mājiņa, mana mašīna. Jāgaid, kamēr atvērs vārtus vaļā, un tad jau varēs braukt. Kaut kā tā. Ripinam nost. Esam nokritījušies no kuģa nost. Nekur tālāk, ja tikuši neesam, apstājāmies te patās. Gaidīsim pilots. Piloti būs tikai 9, tagad pulkstenis ir bišķi pēc 6. 2,5 stundas jāgaida. Lūk, kā konteineri jāved pa 2. Ko tur pa 1 čakarēties?
Nu, tā beidzot, pulkstens ir 9 no rīta un esam uzsākuši kustību uz priekšu. Dāņu pilotēs saticis. Jau paspēja viņu vārdu aizmirst. No, gaņem. Esam piestājuši parkingā, uztaisam pie reizes uztais pauzīti. Pilots sametīs otro maršrutu iekšā, jo mums maršruts bija pirmais iedots līdz šejienai. Un tam mums bišķi tur jāizbrauc riņķī daļa augstam, jo man tā māja 4,45 augstā, tad tunels laikam bija 4,30. Tā kā kaut kā tā, tūlīt šis sametīs navigācijām varēsim braukt. Dāņu koļa beidzot mani apdzina. Dāņu koļu sauc Mortens, atcerējos. Kaut kā tā. Un braucam tagad riņķī, papatceļu, tāpēc, ka tur pa to tunelu mēs cauri netiekam, mēs bišķi pa lielu esam. Kas tam te vairs paliks, stundas brauciens pa lielu līdz ostē. Es vedu mājiņu, reku viens ved laiviņu. Lai arī mēs tā kā autobusu šoferi, zinu, ka vairāk ir tas, ka autobusu šoferis veicinās pa lielu negabarītis, arī viens otram pasveicina, pat laikam jau kurā valstī tu esi, jo reku Dāns brauc pretī ar pameta roku. Tā kā, jā. Šojam pa pretējo. Nu jau mums ar Mortenu palikuši pēdējie kilometrs 2. Esam gandrīz atbraukuši uz mūsu izkrošanos vietu, Hirtshalas ostā. Un daudz Mercedes te griežās. Šito te Smirlaina. Metriem pagriezieties pa kreisi. Labi, tā darīsim. Esam atbraukuši. Mājiņa visa forša, vienā gabalā, nekādas krāpējumi. No savas puses es izdarīju visu, vēl tikai jānokrāmē. Reku ir mazais kariņš un reku ir tāds bišķi lielāks kariņš. Viņa laikam to moduļu māju taisās celt ar šito te nost. Lai gan tā, ja nemaldos, nebija kā runāts. Bija domāts, kā ar to cels nost. Tagad laikam ar šito. Es tam vecajam teicu, necel augšā, ķipa jāgaida atbildi. Viņš, nē, visi kārtībā. Tagad pacēla vienu pusi augšā, vienkārši iekāpa kariņā iekšā, nemaz neklausījās, ko es viņam saku, viņš ir gudrāks. Pacēla to galu, otrā pusē vēl viens kariņš, ir tas pacēla to pusi. Un viņš ir tā arī nocelšot nost, ķipa, katru gaļu atsevišķi. Tikai jautājums, vai šitien te jau neiespiedu iekšā to metālu. Jo te ir diezgan tuvu viss, un tur, kur viņam ir ragi, tur visticamāk arī metāls būs salocīts. Ja reku šitien te varētu kur nolaid, tur arī šitien izskatās, ka metāls varētu būt arī salocīts. Ja te viņš ir viss piespiedies. Māja man izkrāmēja ar tur lielo kariņu, negluži tā, kā bija paredzēts. Protams, es Dānim saku skaidrā angļu valodā, kā vajadzētu, ko man teica. Viņš man parādīja šīs augšu, jā, izdarīs, bet un dara pa savam. Un iespējams ir deformējis to metālu sienu, kas, viņa tā māja metāls, rukī jumti ir apšūta sienas un apakšā metāls ir bišķi vairāk nekā pamata, un viņš iespējams viņu sačakarējis. Esam izkrāvušies tukši un dodamies uz Frederikshavnas ostu, kur peldēsim pāri kuģīt uz Göteborgu, uz Zviedriju. Tur mums būs jāsavāc Volvo vilcējs un tad jau uz atpakaļ uz Latviju. Lai gan uz kuru kuģi mēs atpakaļ uz Latviju peldēsim, es nezinu, vai caur Klaipēdu vai caur Ventspilu, bet brauks pagaidām. Aizbraukt, uzkrauties, tāds ir šīs dienas plāns. Un tikt uz ātrāk kuģi, tas var būt labi. Biļets dabūja, iedeva man tukšu zilu lapu. Es nezinu, lai varētu mācīties zīmēt vai ko. Nē, pieskaņo laikam kabīnes krāsai, tikai man ir bišķi tumšāk zila nekā šitā.
Bet nu labi, laidīs iekšā, brauksim ostā. Kuģis mums ir 9:15, tagad ir kaut kādi 3:45. Nu, dabūs bišķi pagaidīt, bet nav neko darīt. Tā kā, brauks tur. Esam ostā, jau nezinu cik ilgi. Apstādinājumi man otrajā līnijā. Blakus toltei tā, ka tālu nav jāiet un tur ūdeni var dabūt. Es nezinu, ja jūs esat cītīgs vai vienkārši, kā lai pieklājība pasaka, stulbens, tā kā es. Jums vajag kaut kādu mačalku, tad vajag šitādu aparātu un tad vēlreiz var pārmazgāt mašīnu. Tas, kas saldu netika nomazgāts, tagad jau nu točni ir nomazgāts. Rūsu vienīgais no tiem diskiem vajadzētu nomazgāt, tā jau viss kopsumā pārējais ir tīri feins. Nu, un paplašinājuma zīmes piekabēja un lampiņas piekabēja tādas. Nu, tāpat jau apakšā tur neizmazgās, tur jau vajadzīgs kārčers. Bet, nu, vismaz nedaudz skaistāk ir. Vismaz laiks arī pagāja. Nebija tupa jāsēž kabīnē. Rekord tās aizildoja pilnu klapu. Nu, nāk vai nenāk? Kur viņi palika? Reku nāk. Pagad jāpēt, lai neredz. Ai, šitai vēl mierīgi aizdevu. Iepriekš kā viņa tiem pasātiem nodeva. Šī tik tālu es tiku atpakaļ gaitā. Un tad man apstādinājumu pateica viss. Uz šitās te līnijas man ir jāapstājās tur galā. Bet viņš teica, lai es bez džekiem tālāk nebraucu. Nē, nu labi, nu nevar jau zināt, kā kurš brauc atpakaļ gaitā, bet nu te ir taisna līnija, man kravu virsū nav tukšā uzbraukt. Labi, ja jau priekšnieks teica, tad jau sagaidīs neko darīt. Esam veiksmīgi iebraukuši, savu mašīnīti iestūmām tur. Un pasportosim ar liftu. Kāpēc gan laikam šitā nav. Nu, gan jau kaut kur ir, bet es nevaru atrast. Esmu ticis uz kuģa. Laikam pat nekādīgi nevar pa diviem salikt. Otrā stāv gulta nav ar lodziņu. Teļuks. Jācer vispār kaut kāds kanāls arī iet. Nu labi, dāņu valodā es tāpat baigi neko nespratīšu. Nu labi, kuģis, ja nemaldos 3 stundas, peldu no Frederikshavnas uz Gēteborgu. 9:15, ja nemaldos, prāmis iziet. Tagad bija bišķi pēc 8, laikam man uzdzina, bet es viens no pirmajiem uzbraucu apakšā. Tā kā ies paēst, kamēr nav beigās rindas, tajā nomazgāsies, varbūt kādu stundiņu pagulēs un tajā būs jābrauc nost. Bet man tur, kur es piepeldu, man līdz uzkraušanās vietai tur labi, ja pusstundas brauciens, tā kā aizbrauks, ja vēl lusta būs šodien, varbūt pa to Volviķu uzkrāmēs, ja nē, nu, tad rīt no rīta. Tā kā, davai, soļos paēst kaut ko. Tas nav vāliņš, tā ir āpoles sula, un tā ir apelsīna sula. Kaut kā tā, alkoholu nelietoja. Jau vesels 30 gadus. Un tā, ir jau ok. 3 stundu kuģiem vispār, ko vairāk var gribēt. Galvenais, lai garšīgi, un tā jau būs ok. Atkal peldam. Skatāmies rallī. Vakariņas esam pēduši. Bija garšīgi tā gaļa ar to mērķi. Tā mērķi bija ritīgi labā. Tā kā aizies nomazgāties un tā jau varēs stundu pagulēt. Es pat nezinu, vai jāgulēt pa lielu. Un kaut kur ap pusnakti nobrauks no kuģu un jābrauc uz iekraušanos. Kaut kā tā. Tā jau rīt krausies. Pulkstens 1:30 naktī un būsim atpeldējuši uz Gēteborgu. Braucam no kuģīša. Esam atbraukuši uz Gēteborgu. Un mums ir kaut kādi 20 km līdz. Pēc 300 metriem turieties pa kreisi ceļa atzarojumā. Turien arī brauks. Mēs ar kuģīti zem šitā tiltiņa apakšā te izpeldējām. Mēs pa logiņu redzēju, beigas mukais tilts. Jau kamerā to tā neredzējām. Labrīt. Ir trešdienas rīts un esam sakrāvušies.
Jābrauc mums uz Karlshamnu, no šajienes 310 km. Esam pie Gēteborgas un šodien gan laikam visiem ir brīvs, tas Zviedriem, Norvēģiem. Nu jā, 1. maijs. Darba svētku laikam atpūtas diena vai kaut kā tā. Jā, man darba diena. Bet nu, neko. Tūlīt jau varēs dragāt. Dabujām tikko inspection lapu savam luķītim. Nu, par to vai klēmas noņemts vai nē. Krāvēja redz, tas ir bīstami. Kaut kā tā. Brauks iekšā. Nav ko sēdēt. Visi jau aizbrauc, tie, kas tur stāv tie uz tētēlainu. Dabujām parakstu un varam braukt iekšā. Stumjam iekšā. Ir trešdienas vakars, kuģis tāds patukšs, bet kā ītē mēs esam ar vēl vienu džeku divatā. Bet nu tā jau laikam nekad neliek pa vienam. Izbrauksim pēc stundas un rītā 9 no rīta būsim Klaipēdā. Laikam jau viss arī ir sabraukuši. Viss stāvlaukums, viss ir tukšs. Jā, jāaiziet jāpēd vakariņas, jānomazgājas. Jāmēģina kaut kā vēl nobumbulēt laiks, un tā jau varēs iet gulēt. Tā jau arī būs vakars. Labi, čāpos ēst. Nu ko, esam pēduši, esam dušā iegājuši un palīduši jau zem segas. Kolēģis gan vēl kaut kur tusē riņķī, vēl nav atnācis uz kajīti, bet nu gan jau drīz atnāks. Nevar jau visi būt tādi penčuki kā es un 9 vakarā zem sedziņas jau bez mazā jau krākt. Jā, rītā 9 no rīta mēs būsim Klaipēdas ostā un tad jau arī dragās tālāk uz Rīgu. Dēlē turās. Labrīt, ir 4. rīts un ejam ēst brokasts. Paldam jau tuvojamies Klaipēdas, bet tālu vairs nav palicis. Esam atbraukuši uz Klaipēdu. Reku tas vidējais kuģis, labajā pusē to es uz Dāniju peldēju. Kādreiz tas gājis Dāniju, bet tas kaut ko tagad laikam remontējās. Esam nonākuši līdz mašīnītai. Mašīnīti jau iedarbināja, tūlīt varēs braukt nost. Sveiciens maniem veciem kolēģīšiem no Liepājas. Dīdzi, čau! Nekur nevar aizbraukt, nebūdams nepamanīts. Esam atkratījušies līdz Rīgai, viss veiksmīgi. Cik mums te palika daži kilometri un krausim nost servisā vilcēju. Jā, pēc tam laikam jāiebrauc bāzītā, jāsavāc kluči un uz Paldiskiem projām pēc kombaina. Zelta volviķi esam izkrāmējuši, pats arī nodzinu viņu un braucam tālāk.
Ir ceturtdienas vakars, pulkstens ir 15:10 un ripinam pēdējos kilometrus līdz Paldiskiem. Šodien no rīta nokāpām no Klaipēdas kuģa. Izkrāmējām Rīgā smago mašīnu, savācām bāzē brusītes un dragājam tukšā uz Paldiskiem. Rīt no rīta mums jākrauj lielais kombains. O, pazīstamie piloti arī. Tas ir kaut kas monstruos. Es jau te vēl sīkumiņus vizinu. Ej, tu nost, viņam jau galu nemaz neredz. Reku vēl nāk. Brīt pirmdienā autogrāfiņu dabījām. Piloti Stāsts jau sakrāvies. Stāsts pamāja! Var jau būt. Jā, piekdienas rīts. Esam sakrāvušies. Stāsts ar Andžu jau aizmauca. Mums 5 minūšu intervals, un tad mēs ar Koļu arī dragās tālāk. Tā kā bišķi pagaidīs un dragās. Kilometri jātaupa. Mēs nogrezām kilometrus. Vienkārši tur ielaust, ja šito te būtu pārāk sarežģīti, un tāpēc pilots brauc pa priekšu, skatās, vai tas ir izdarāms vai nav, un tad ja vajag, tad mēs braucam tā, kā ir vieglāk izbraukt, nevis kā ir pēc noteikumiem. Esam smuku atdudinājuši līdz Pērnavai pa savu maršrutu. Koļa reku te pat blakus vien ir. Tagad mainīsimies vietām. Uztapos vienmēr tā, ātri pārslēdzās. Ja paspēsim, tad paspēsim. Labi, brauksim, kaut dzeltenais ieslēgsies, puhuj. Tad centīsimies pa ātro. Jā. Davilkām līdz Stasim, pa Igauniju vienkārši mums jāiet katram atsevišķi, mēs kolonu taisīt nevaram, pa Latviju brauksim kolonā. Koļa, Stasis, tad es un Andžu aiz mugurs. Aiziet, lai tagad aizvilksim līdz Salkras Statoilam, tur arī uztaisīsim vēl pusstundas pauzīt un tad līdz Jelgavai. Jā, mēs pa Latviju zemi braucam. Salkrastos apstājāmies pauzīt uztaisīt. Diemžēl man ir 2 vietas jāaizņem, bet parkings ir pustukšs. Koļa aizbrauc pieliet bāku un Stāsts apstājās ēnā. Pauzīt būsim nosēdējuši, brauksim tālāk. Bez izmaiņām. Koļa pirmais, Stāsis ar kombainu, tad es un tad arī Andžereku. Jā, Rīgas apakceļš. Sākās Korķīši, pulkstens ir 5 vakarā un izbaudam mēs piekdienas vakaras sastrēgumiņu. Jā. Reku salīdzinājums, cik mēs esam platni, reku fūrīt pretī nāk. Un tas pat arī it kā ir negabarīts. Ar kombainu vēl tikai izjauktā veidā. Fūjus Kazahstāna, bet Krievijā paliks. Reku parastā fūrīt salīdzinājums. Mēs tādi bišķi resnāki esam. Pēdējie finiša metri mums ar Stasi un Koļu un Andžu, tā kā, jā. Būsim tos kombaiņus atvilkuši. Tā kā ir piekdienas vakars, viss tika darīts maksimāli ātri.
Un esam jau tukši un dragājam uz bāzi atpakaļ. Stāsts pa priekšu, nu, ja jau visu dienu stāsts ir braucis pa priekšu, tad jau ko tur mainīs tradīcijas, jābrauc tāpat. Kā laižam uz bāzi, un sestdien izskatās, ka būs brīva, nu, no traileru darbiem vismaz man. Ir piekdienas vakars, un laižam mājās, pulkstens ir 9 vakarā, šodien gan tad garā dieniņa sanāca. Tāda, diemžēl, tā darba specifika ir, tā kā dragājam, laižam mājās. Nu čo manā sestdienā. Šodien ir brīvdiena. Šādi izdomāju atpūsties, jāuztais ir apkopīt profcentru maņkai. Samainīsim visus filtrus, degvielas, gaisa, eļģes. Un tad arī jāpiečibina šis tas, kas ir ar skrūvēm saistīts. Jau būdams baigais sliņķis, sāk ar to vieglāko. Samainīja gaisa filtru, vecais ir laukā. Ir gan bišķiņš netīrs. Un tad jau varēs ķerties pie ķēpīgākām lietām. Es gan neesmu nekāds mehāniķis, bet abas degvielas filtrs tikko nomainīja. Šitas ir pie bāksta aizmugurē. Tas laikam skaitās tas rupjais filtrs, un priekšā pie kabīnes ir laikam tas otrs degvielas filtrs. Tā kā jā, šitai mašīnai 2 filtri. Tie ir samainīti. Palika vēl tikai eļļa un kabīnes filtrs. Laikam jau baigi kamerā nevar redzēt, bet nu jau pēc mehāniķa izskatos un arī smaržoju. Noteikti kāds ierakstīs komentārā, Andrei vajag cimdu filtru. Sanāca. Ticinums paiņas vajag 2. Tā viens paiņa nepietiek. To es atstāšu te. Jā, ir sestdienas vakars, pulkstens tūlīt jau būs 10 vakarā. Būšu viss brīvdienas darbus apdarījis. Bija aizskrējis te vēl savākt vēģņus, finieri. Dabujām. Jā, tas tālāk tur būs vajadzīgs pamat būvniecībai vienā vietā. Jā, jābrauc mājās, jāatpūšās un tad jau rītā tālāk mizos. Jā, ir svētdienas jau vakars, bet tas jau būs visticamāk pēc tam tālāk nākamajos video un ar to arī šo video es pabeigšu. Paldies, ka noskatījāties. Pašam bija šis tas jauns, šis tas interesants un tad jau tiekās nākamajos video vai uz ceļiem. Tā vai turās. Čau!